Jā, mēs redzam, šeit ir jātnieks, tepat ir īstenībā rūna, Odina zirgs, jā, ir atjājis, jā. Kas šobrīd ir tavs uzdevums? Tos lielais uzdevums ir noturēt ticību, ja? Jo šis jātnieks uz tās baltā zirga, ja? Princeses baltā zirga, var traukties tāpēc, ka pie tevis, tāpēc, ka tu tici, ja? Tu tici. Un, jā, un arī šeit ir ārkārtīgi svarīgi uzticēties savam spēkam. Šeit arī prasa ļoti tādu lielu koncentrēšanos, ja, jo ir tā kā jānovalda divi pretēji spēki, ja. Tas var būt jebkas, bet tāda pretējības, ja ir jāsavalda, ja, lai dotos uz priekšu, jo tāds ir nosacījums, ja. Un turklāt nedrīkst arī baidīties riskēt, jo vienmēr ir pie šīs kārtas daudz nezināmā un bez riska nekādīgi. Bet tas risks nav tāds, tas nav tāds muļķīgs risks, ja? Bet tas ir risks, kad iekšēji, tu īstenībā zini, tu zini. Tu tici tik ļoti, ka tu iekšēji zini, ka viss izdosies, jā. Nav tam vēl pierādījuma acīm redzami, jā, bet tu tici, jā. Kas tev vēl ir, jā? Tev būtībā saka, ka tev jāiemīlās tajā savā sapnī, jā. Jo tikai tā tu vari iet uz priekšu, jo šī kārts ir tāda, jā. Ja šeit nav šī te aizraušanās ar to, ko tu dari vai kam tu tici, ja, tad nav arī nekāda motivācijas, tad trūks motivācijas, lai vispār virzītos uz priekšu. Tāpēc, jā, tā ir tāda ļoti, ļoti svarīgs nosacījums, jā. Jo šeit ir svarīgi turpināt virzīties uz priekšu. Nedrīkst skatīties atpakaļ, jā. Tikai uz priekšu. Tev atgādina, ka tas, ka tu vēl neredzi to savu sapni vai mērķi realizējamies, jā. Tas nenozīmē, ka tas nenotiks. Arī tāds šeit ir atgādinājums, jā. Jā, iespējams ceļā tu vairāk tā kā, kas tas lielākais trauceklis ir īstenībā tavs ego, jā, ego, bet, jā, jo tu labāk sevi iepazīsti savas vājās puses un savas stiprās puses, jo tu varēsi labāk izmantot visu to savu potenciālu, iegriezt. Īstenībā, reku, arī ir tie divi pretmeti, jā, vājās puses un stiprās puses, jā. Viņas kaut kā visas aktualizējās, bet pie tā tavas iešanas uz mērķi, bet tev ir jāsaprot, ka tas nav nekas slikts, kā aktivizējas arī kaut kādas vājās puses, ko tu ieraugi sevī, jo vienkārši tu viņas labāk apzinās, un tas tev būs ļoti noderīgi, ejot uz savu mērķi. Tas tevi, lai tevi neaptur, jā. Jo te ir risks, ka tu apstāsies, jā. Saproti? Apstāsies, jā. Ar tevi saka, ej uz to mērķi, jā. Šī kārts arī tāda viss te kopā tāds interesants, jā. Šeit arī ir atgādina, ka tev būtībā tev pieejams tas dzīves audeklis, un tagad, ko tu tagad ar viņu dari, ko tu tur tagad veidosi, viss ir tavās rokās, jā. Kādu tu tur radīsi to savu dzīves gleznu, jā. Šī kārta savā ziņā arī saka tā, ka pietiek visu laiku kaut ko domāt, jo
te ir vienkārši, labi, tu vari pameditēt, jā. Tas ir skaidrs, bet pameditēt tieši tāpēc, lai apstādinātu tās domas, jo domas kaut kādā veidā tevi arī var šobrīd, ja tu pārāk tur kaut ko tur domā, bet, piemēram, neizēj uz tieši komunikāciju, ja, tas atkal tev var nospēlēt pa sliktu. Jo šeit ir svarīgi izrunāt. Tu caur izrunāšanu vari daudz ko atrisināt, ja. Vai nu tu konkrēti ar kādu cilvēku atrisini kaut kādas lietas. Viss jau mums ir diezgan saistīts ar cilvēkiem, vai ne, ar komunikāciju, ja. Bet varbūt tu tādajādi ar sarunu palīdzību tiec pie kaut kāda risinājuma, ja, bet pietiek malti visu laiku sevī tās domas kaut kādas, ja. Kas te vēl bija? Jā. Tā tad ir aicinājums atcerieties šī te rūna, kā Odina zirgs, jā. Viņa paņem un aiznes tev labvēlīgā virzienā, jā. Un šeit mēs redzam, ka tas ir ar šo te komunikāciju un pārstāt visu laiku sevi domāt. Es te atkārtojos, bet kopā mēģinu arī saprast, teiksim, kopā ar šo te kārti, ja šī kārtas arī ir. Pirms viņas bija plānošana, ja 2 zīžļi, ja, un nākamā jau ir, tu jau spēr soli un dari, ja, tā kā, jā, tā tad pietiek tu domāt, bet jāsāk rīkoties, jā. Jā. Nu, lūk, tas ir galvenais, jā. Message. Un tagad izvilkšu vēl eņķeļu kārti, jā. Un paskatīsimies, kas tur ir vēl par lietām. Tu redzi, es arī teicu, te nepieciešams, šeit ir ļoti svarīgi nofokusēties jau uz to, un te arī ir teikts, fokusē savu prātu, jā, tā ir tā aktualitāte, tās domas tā tad varēja klaiņot kaut kā, ne jau, ka tev galīgi ir jāpaliek bez domām, kā tu komunicēsi pareizi, ja, bet tev ir jādabū arī kaut kādā ziņā šis te sazemējums, ja, un jāfokusējās uz prioritātēm. Tas ir tas svarīgais, jā. Jā, jo ja tu nefokusējies, tad uz kurien tad tas zirgs trieksies, jā, uz kurien tad tev vedīs, jā. Tā kā, jā, šis ir ļoti svarīgi. Tātad, ja te ir runa par prioritāšu fokusēties uz prioritātēm, tad tev vispār jātiek galā, skaidrībā ar šo te jautājumu, kas ir tavas prioritātes. Un iespējams, tad arī tu tiksi vaļā no tām domām, kas tev tur šaudās, ja. Iespējams, tās ir pat kaut kādas iekšējas konflikti, kaut kādas pretrunas, ja, jo kāpēc tu te šeit nosēdini tajā lotusa pozā. Un tad tu apdomā, ja, fokusējies uz prioritātēm, tu arī saproti, kas ir tas, ko tu vēlies, kas ir tas, ko tu vari iegūt, ja. Ko tu vēlies, ko tev vajag, iegūt tev saka tikai noturi ticību, un tu to iegūsi, jā. Lūk, tā kā šis ir tāds ļoti uzmundrinošais, ka tev saka, tu īstenībā tu vari iet tālāk, jā, tu vari tikt augstāk, tu vari tikt, jā, jo šī ir tāda ļoti, ļoti
ambicioza, kāds pasties, viņam pat zvaigzne tur virs viņa galvas, jā. Un tu vari tikt galā ar šo situāciju. Bet fokusēt prātu vajadzēs, jā. Lūk, nu tā kā tas, kas tavā galvā šobrīd ir, ko tu tur vēlies, jā, un kas tas aktualitāte ir ļoti, ļoti labs tāds uzmundrinājums tev, jā. Tā kā uz priekšu ņem vērā padomus, jā, un viss notiksies. Un tagad es jums teikšu, atā!